Kad es gāju trešo dienu, ieraugu zelta ozolī. Kad es gāju trešo dienu, ieraugu zelta ozolī. Zelta zāri vara saknes sudrabiņa lapiņā. Zelta zāri vara saknes sudrabiņa lapiņā. Mežā gāju, it nenieka neredzēju. Divi dienas mežā gāju, it nenieka neredzēju. Pastāstiet, jūs laikam tikko esat aizvadījuši šo to lielo deju, kā sacīt, ja? Jā. Kā bija? Labi. Uztraukums nebija nemaz? Nē. Bija. Ko tad bija tas uztraukums? Man uztraukums bija par to, ka varbūt kaut ko var sajaukt. Jā, man arī tas bija. Kad līnijas Man gan nav. Jā, nesnāc vairāk taistas. Tev nebija, tu tāds drosmīgs esi, Jā. ja? Bet viss sanāca tā, nekļūdījāt? Nē, nebija. Mēs necerējām, ka būs tik labi. Skatītāji lika paprasīt, ja karsti nav tur tā uz tā lokā? Kā jūs cīnaties ar karstu? Mēs cīnāmies, ka vairāk jākustas. Mēs vairāk. Mēs paņemām tos krēmus, uzmērējām tā, lai mēs neapdegtu. Mēs paturam ūdeni arī. Mēs mēģinājām uzlēt virsū par ūdeni, tāpēc palika visu labāk. Tā viens otram lējāt? Nē, mēs neuzlējām. Jūs bija savs tāds tā kā atrakcija. Jā. Kā ar tulznām un tādām lietām arī? Nav. Viss kārtībā. Jā. Nav nevienam bijuši tāds baigās traumas. Jā. Pastāstiet, tie, kas vēl nav piedalījušies dziesmu dejas svētkos, kādas ir tās sajūtas? Man liekas, ka tā kā foršas un tad pirmo reizi, un tad vajag foršas tā, jautu kopnīca. Daudz cilvēku un tā. Man labi šeit. Tā drusciņ arī kautrējas. Tu esi aizbraucis kaut kādu ballīti un tur dejo visādus priekšnestus. Man ir ļoti patīkami. Bailīgi, tā kautrīgi. Man ir ļoti patīkami piedalīties un ciesnīgi, jo visi dejo kopā. Jā, un tad visiem cilvēkiem Galvenais jābūt priekam. Nu jā. Bet jūs tā kā nenožēlojat neviens kaut kas? Pērkonītis ducināja visu garu vasari. Pērkonītis ducināja visu garu vasari. Lai rītau visa viņa ielešā vakari, lai rītau visa viņa ielešā vakari. Kodosim pērkonāmi par vasaras graudumi. Kodosim pērkonāmi par vasaras graudumi. Sietu rudzu, sieku miežu, uzbirkāva apīrīšu. Sietu rudzu, sieku miežu, uzbirkāva apīrīšu. Pērkona tēvam deviņi dēli, pērkona tēvam deviņi dēli. Tie visi deviņi amatirieki, tie visi deviņi amatirieki. Pirmais sita, otrais rūza, trešais. Viņi visi ir ļoti forši, bet karstais laiks mums pamatīgi ietekmē un iedzen mums nogurumu. Kā jūs cīnaties ar to karstumu? Nekā. Mēs cenšamies dzert daudz ūdeni, kas mums dod pēdējos spēkus. Puiši nepalīdzināt, es piemēram jūs, kad nogurušas kājas. Nē, viņi mums atnes ūdeni. Ka viņi tomēr ir džentlmeni. Jā. Kā dzīvošana? Nu, mēs esam mazā istabā, mēs esam 20 cilvēki, madrats pie madrača. Kopari pa vidu. Bet jūs pirmā gadu piedalāties visi? Nē, Kā citus gadus, ja salīdzina? Nu, iepriekš. Mēs bija bijām- vēsāks laiks. Jā, mēs bijām arī mazāki. Jā, mums bija arī gultas labāks. Mums bija gultas dots, nebija matračāņi. Ja skatāmies no programmas, deju programmas, šogad tāda sarešķītāka vai? Jā, jo ir Jā, divas jā. ļoti tādas ritmiskas dejas ir pēc kārtas. Kā jums kopumā dresē, riktīgi diena? Jā, īstenībā, bet arī Kā- ir pozitīvi mirkļi. Kājas Ir vienkārši pašiem nevar pri- šādi pacelāt. Ir pašiem prieks par mūsu sasniegumiem, kas sanāk visi zīmējumi. Un tas ļoti skaisti. Mēs paši gribētu aiziet augšā un paskatīties, kā tas viss izstāsta. Jā, tas laikam ir tas mīnus šādos svētkos, Jā. kad piedalās, vai ne? Mēs tikai varam paskatīties pa televizoru to Bet visu. jums ir vecāki, gan noteikti šodien ir, vai Nē, nav? viņi būs Viņi uz būs. galveno. No, tad jūs tā laicīgi tās biļetes Jā. sarūpējat. Jā. Bet pat, nu, kopumā, ja skatās nožēlot, nenožēlot. Nē. Man pat īstenībā gribētu vēl palikt.
Uz dažām dienām. Ja būtu normāls gults un būtu tāds vēsāks laiks. Viņš aizgāja polēju skatīt, mēnesiņš aizgāja polēju skatīt. Beidz, saulīte, mēnesis tev vajā, beidz, saulīte, mēnesis tev vajā. Drīz, saulīte, mēnešam rokās, drīz, saulīte, mēnešam rokās. Kā patīk? Ļoti patīk. Nodejojāt jau kaut ko? Vēl es nedejoju, bet pārējie dejoju un meitenes. Kurš dejoja no jums tā? Es. Kā bija ģenerāla mēģinājumā? Sajuka ar kaut kas, vai ne? Mēs dejojām mazpuļu. Bet viss tā kā sanāca, kā bija plāns. Kas ir? Vai nenožēlojat, kad esat šeit un piedalāties dziesmu un deju svētku? Piemēram, ko lūdzu? 100%, ka nē. Bet tie, kas varbūt nav piedalījušies, nu, kāds ir tās sajūtas būt šeit, nedēļu dzīvot, dejot, un tā nav grūti? Ir grūti. Un it īpaši lielajā saulē, kad ir tautstērpi, tad ļoti karsti. Karstums, tas ir tas lielākais traucējums. Ļoti karsti. Bet kāda ir tā motivācija jums tā nākt un visus šos gadus trenēties, lai tiktu uz svētkiem? Tas ir tas galvenais jums? Kas ir galvenais? Komandas darbs. Komandas darbs. Bet šeit arī patusējat tā vakarā vai tikai doma vien par deju? Mēs vakarā neguļam. Tikai līdz 11, 2 vai 1 mēs gulēt tikai stāstam. Skoku stāst? Bet jūs tā kā kopā, cik es saprotu, visi dzīvojat tā vienā? Meitenes vienā istabā, puiši otrā. Kurš nerāt nāk meitenes vai puiši? Puiši. Ko viņi dara tādu, pastāstiet meitenes? Pirmā ielaužas meiteņu istabiņā. Ielaužas, jā? Cīnās ar spilveniem. Bet jūs tā noliedzat, tā nav meitenes gan jau skaļāks, ja? Viņas melo, viņas ir trakākas. Viņas ir trakāks, ja? Nu, ko tā viņas dara pastāst? Viņas mums met ar spilveniem, un 1. 2. klases viens puisis izsita lampu. Nu, skaļi. Bet par tām dejām atgriežoties, kura pašiem tāda mīļākā un foršākā liekas no visām? Jūs tā visu viennozīmīgi. Fināls. Bet kā jums tas tā atšķirt, ir tādā grūtāk, vieglāk, pēc kā jūs to vērtēt, vai interesantāka vai nē? Kas ir tas te? Interesantāk. Bet kas ir tas, kas tev liekas interesants tajā dejā? Nogājiens, uznāciens. Bet es tā skatījos, jums tur tā baigi jāskrien, nav tā grūti tavs? Saspieris. Jau fiskultūrā visiem 10, cik es saprotu, ja? 9. 6. Bet tad taču tik daudz jāskrien, tad jau vajadzēja skolotāju uzreiz teikt, visi šitie jau nokārtojuši, ne? Tā nav? Okay. Ko jūs novēlēt citiem dejotājiem? Lai veicas koncerts. Lai viss mēģinājumos nebūtu tik karsti. Tas karstums tomēr nepatīk, ja? Un lai nekas nesajūg. Protams. Bet tas karstums nav nemaz tik traks. Kā tu cīnies ar karstumu? Nezinu. Mums mazie stāstīja, ka viņi ar ūdeni laistoties. Jūs ar tā darat? Jā. Mēs lejam cepurēs iekšā un velkam viņus. Jā, vai forši sajūta.